Ir apritējuši 1000 gadi kopš pārdoti verdzībām Kanauču pilsētu Indijā pameta romu priekšteči. To klejojumi pa pasaules zemēm un kontinentiem nekad nav apstājušies, un no 53 000 dvēseļu, kuras gadsimtiem uzskatīja par zudušām uz visiem laikiem, ir izveidojusies 20 miljonos mērām klejotāju tauta bez savas zemes. Romi kopā ar savu traģēdiju un veiksmes caurvīto vēsturi nes arī lielu kultūras un valodas mantojumu. Joprojām rakstos nefiksēts ir romu dižais dzimtes likums, joprojām nepierakstītas ir tūkstošiem romu melodiju, dzejoļu un leģendu. Joprojām neizstāstīti ir miljonos mērāmās ģimenes traģēdijas pasaules karos, tai skaitā par nacistu zvērībām Otrajā pasaules karā. Starptautiskā Romu apvienība un tās prezidents Normunds Rudēvičs ir aizsācis ziedojumu vākšanas iniciatīvu starp ASV un Eiropas valdībām, kā arī starptautiskajiem fondiem, lai nodrošinātu nepieciešamos līdzekļus pasaules Romu kultūras centra izbūvēi un labiekārtošanai Latvijas galvaspilsētā Rīgā. Projekts ir iecerēts kā grandios vairāku ēku komplekss, kura centrā ir visu Otrā pasaules kara laikā bojāgājušo Romu piemiņai veltīts memoriāls. Tas tiks veidots kā modernas un tradicionāls ekspozīcijas simbioze, izmantojot gan paplašinātās un virtuālās realitātes tehnoloģijas, gan krāšņas vaska figūras. Tāpat kompleksa centrā būs koncertzāle. Tā būs iekārtota tā, lai būtu viegli pārveidojumu par konferencēm un arī sanāksmēm domātu vietu. Ēku ansambli papildinās arī unikāla bibliotēka, kurā ik viens varēs iepazīties ar romu valodā izdoto literatūru no visas pasaules. Virs ūdens tiks izbūvēta brīvdabas estrāde, uz kuras tiks aicināti mazākumtautību kolektīvi, teātra trupas, folkloras un citi ansambļi. Savukārt brīvdabas muzejs reprezentēs romu tautas draudzību ar dabu, tā kā vēsturiski romi dzīvoja taboros un daudz laika pavadīja ārpus telpām, daba un tajā esošās norises tiem nav svešas. Interesanti varēs aplūkot gan krāšņas karietes, kādās savulaik dzīvoja un ceļoja romi, gan ikdienas darba rīkus un lietas, kas raksturo šīs tautas dzīvesveidu. Pasaules Romu kultūras centrā atradīsies arī neliela viesnīca, kurā primāri nakšņot koncertu un semināru dalībnieki, kuri Latvijā ieradīsies no ārzemēm. Tāpat būs multimediju centrs, kas ražos saturu un izplatīs romu valodā to visā pasaulē, kā arī sporta un veselības centrs, lai saliedētu vietējos romus un celtu viņu pašapziņu. Tāpat Romu kultūras centrā ir iecerēta mākslas galerija, kas tiks papildināta ar darba telpām māksliniekiem. Šis viss komplekss atradīsies uz salas, kuras nosaukums ir Lucava sala. Tā arī ir vēsturiski zīmīga vieta, jo pirms Otrā pasaules kara tur mitušas vairākas romu ģimenes, kas nodarbojušās ar zivju uzpirkšanu un pārdošanu vietējā tirgu. Ģimenes bija vietējā sabiedrībā zināmas un cienītas, taču karš tās iznīcināja un izklīdināja. Starptautiskā Romu apvienība vēlas atgādināt šo stāstu tik vienam pasaules Romu kultūras centra apmeklētājam ar memoriālu un vēstures muzeju palīdzību, lai vēsture nekad neatkārtotos. Šo vidi mēs vēlamies veidot atvērtu, modernu un izzinošu, lai ikvienas tautības cilvēkam, ikvienā vecuma grupā šeit būtu interesanti pavadīt vismaz pāris stundas. Ik gadu plānojam tūkstošiem apmeklētāju, kuri viesosies pasaules Romu kultūras centrā, lai baudītu pasākumus, izstādes, brīvdabas koncertus, meistarklases, vērotu sacensības, piedalītos diskusijās un mediju projektu veidošanā, kā arī aktīvi iesaistītos Starptautiskās Romu Savienības darba procesā. Šis viss Rīgas pilsētai un Latvijas valstī budžetā ienesīs papildu līdzekļus, kā arī veidos šīs vietas tēlu, kā iekļaujošu un antičigānismu nosodošu. Mēs plānojam, ka šāda centra izveides izmaksas varētu sasniegt ap 85 miljoniem eiro, un tā celtniecība ilgtu līdz 2028. gadam. Mēs, Starptautiskā Romu Savienība, vēlamies pasniegt šo centru pasaulē kā savu dāvanu romiem tās 1000 gadē, taču visai pārējai pasaulē kā atgādinājumu par to, ka mēs esam blakus ar savām emocijām, vērtībām un kultūrvēsturisko mantojumu.